Paldies tieši, jo mēs tiešām te paskatījies par tavu krustu, par tavu vārdu, par tavu spēku, par tavu brīnudarošo spēku mums, par brīvību tevi. Halleluja, mēs tev paskatījies par tavām dārgajām asinīm, ar katru dārgu asins lauz tevi. Mums dārgais Dievs, lai slavu un gods tevi. Paldies par to žēlstību, ka mēs varam būt šeit. Halleluja.
psalmiem, kas, ja viena no pantiem, kas ir rakstīts psalmos, un es gribu to nolasīt. Man ļoti patīk šis psalms, un varbūt daudz no jums arī lasījuši un atpazīst šo psalmu. Es nevaru teikt, ka tas ir viens no maniem mīļākajiem psalmiem, bet man ļoti patīk, kā Dāvids šeit saka, varbūt atpazīsiet. Vien es izlūdzos no tā kunga, pēc kā es kāroju, ka es varu palikt tā kunga namā visu savu mūžu, skatīt tā kunga jaukumu un pielūgt viņu viņa svētajā vietā. Jo viņš man apslēp savā mājoklī jaunā dienā, viņš man sargā savas telts pavēdī un ceļ mani augstu uz Klīnas kalnu. Zināt, kurā psalmā tas ir rakstīts? Tas ir 27. psalms. Kā es jau teicu, viens no maniem mīļākajiem psalmiem, jo nav nekā labāk, kā būt tā kunga pagalmos un skatīt viņu vaigu un redzēt viņu jaukumu. Ir labi būt Dieva namā, ir labi būt viņa klātbūtnē. Un es pateicos viņai, Tevis Tēvs, par tavu klātbūtni šeit šajā vietā. Es pateicos, ka šis ir tavs nams. Es pateicos, ka mēs varam šeit būt un raudzīties uz Tevi. Raudzīties uz Tevi, mīļais kungs. Un baudīt tavu jaukumu, baudīt tavu klātbūtni, baudīt tavas svētības, mīļais kungs. Gremdēties tavā vārdā, piedzīvot un pārdzīvot Tevi. Un ļauties, lai Tu mūs pārveido, lai Tu mūs veido tā, kā Tu gribi. Jo Tu esi potnieks, bet mēs esam māls. Tāpēc mēs šodien, kā katru dienu, mēs nododam sevi Tavās rokās un sakam, šeit, kungs, mēs esam. Kā mēs dziedājam, mēs atnākam tādi, kādi mēs esam, bet mēs atnākam kā mīksts māls, prasmīgā potnieka rokās un sakam, meistar, veido mūs, ja veido no mums to, ko Tu gribi izveidot, lai Tu tik celts godā, lai visi Tev slavētu, lai visi Tev pateiktos, lai Tavu valstību vairotos. Paldies Tev, mīļais meistar, paldies Tev, kungs, paldies, ka Tu strādā ar mums, nepakuļdams. Paldies Tev, kungs. Tev visi slāva, Tev visi gods. Šo mūsu kungs un glābēju. Visi draudzi saka. Amen. Paldies slavētājiem, brīnišķīgi slavēšanu. Jā, var dot aplausu mūsu kungam. Tādu vāju aplausu. Halleluja. Nu, ko mīļies, sēžties tā kungs saldējā klātbūtnē. Jānis mēģināja atcerēties, bet viņam izdosies ar katru reizi ar vien labāk un labāk. Es ticu, tā kā sēžamies tā kungs saldējā klātbūtnē un izbaudām, cik viņš ir labs. Amen. Amen. Zināt, uz šo nesarežģīto, vienkāršo svētrunu man pamodināja nedēļas lasījums, ko lasīja Igora Bašlova draudzē Somijā. Viņiem ir tāda paraža, kad viņi draudzē, viņiem ir slavēšana, un pēc tam viņi lasa Dievu vārdu. Viņi lasa Dievu vārdu no praviešiem, no vecās derības, no praviešiem, un tad no jaunās derības. Tas ir tāds apvienots nedēļas lasījums, un ir ļoti labi, manā skatījumā tas ir ļoti labi, ka viņi draudzē to dara, jo daudzi cilvēki nespēja atlicināt laiku mājās Bībeles lasīšanai. Tur ir dažādi iemesli, kāpēc tas tā ir, bet ir labi, ka vismaz draudzē skan tīrs Dieva vārds, un Dieva vārds ir tas, kas mūs maina, kas mūs pārveido. Dieva vārds ir pats Dievs, jo tā ir rakstīts ir Jāņa evaņģēlijā pašā sākumā, ka vārds bija pie Dieva un vārds bija Dievs. Lūk, un ja mēs esam Dieva klātbūtnē šādā veidā, tad tas mūs lēnām pārveido.
Un es klausījos šo lasījumu, un tad, kad lasīju no Jaunās derības, no Mateja evaņģēlija, tad šis vārds man kaut kā pieskārās. Tas nenozīmē, ka es nebūtu lasījis Mateja evaņģēliju. Es esmu kādreiz viņu lasījis. Un šī raksta vieta man kaut kā uzrunāja tajā brīdī uzrunāja. Un tur bija runa par Pēteru. Par Pēteru, iesākumā tur ir sarunas ar Jēzu, starp Ješua un Pēteru. Un Pēters tur viņam no sākuma, var teikt, viņots zvērē. Tātad viņš zvērē Jēzum mūžīgu uzticību, viņš zvērē, ka viņš viņu nekad nenodos. Un Ješua saka, Gailis vēl, kā saka, 3 reizes nebūs nodziedājis, kad tu man būs nodevis, ja? Vai aizliedz 3 reizes, vai kā tur bija Gailis nebūs nodziedājis, ka tu man būs jau aizliedz 3 reizes. Un Pēters saka, nē. Es tev nekad neaizliekšu. Un tad notiek, tad mēs zinām, Jēzus saņem ciet, nāk karavīri, sagūst viņu. Un Pēters kaut kur tur grozās tūmā, tajā vietā, kur ir sagūstīts viņa kungs. Un cilvēki kaut kādā veidā sazīmē, ka viņš ir bijis kopā ar Jēzu. Kaut kādā veidā sazīmē. Un ir kaut kādas pazīmes, kaut kādas ārējas, kaut kādas vēl iekšējas pazīmes cilvēkā, kuras norāda uz to, ka viņš ir pavadījis laiku kopā ar Jēzu šo. Un šīs dienas svētrunas nosaukums varētu būt tāds apmēram. Vai tu esi pavadījis laiku kopā ar Ješua? Un tas ir svarīgi. Tas ir svarīgi, jo Pēters, teiksim, atslēga visam, ko es gribēšu jums šodien pastāstīt, teiksim, tā izklāt un pēc tam sasūmēt kopā. Tas ir par to, ka Pēters bija pavadījis laiku kopā ar Ješua. Un tas ir dabiski, kad, ja mēs kaut kādu ilgāku laiku pavadām kopā ar kādu cilvēku, mēs lēnām pārņemam kaut kādas viņu, teiksim, ieradums, kaut kādas šī cilvēka īpašības. Un tāpēc arī Bībelē rakstīts, ka slikta sabiedrība samaitā, vai ne? Tikumi, ja? Slikta sabiedrība samaitā. Tāpēc ir jautājums, kam mēs piedaram un kāds ir tas fons, kurā mēs kā gurķīši esam iemērti. Ja? Kāds ir tas fons? Un šī gadījumā jūs jau esat ievērojuši un jūs zinat, kad esmu ilgu laiku pavadījis kopā ar savu draugu un mācītāju Selviju, Paganisjānu no Gruzijas. Un esmu pārņēmis kaut kādus viņa teicienus. Ja? Un tie labi teicieni, tas nav nekas slikts. Ja? Viens ir no jūs jau dzirdējāt, ja? Sēdīsimies tā kungs valdē klātbūtnē. Vēl viens teiciens ir, ko mēs izmantojam bieži, kad mēs sēžamies pie galda. Viņš saka, tas kungs grib, lai mēs ēstu. Ja? Tad izpildīsim Dievu balsu un ēdīsim. Ja? Tas arī ir labi, jo jūs atceraties, kad es jums runāju par to, ko nozīmē ēst Dievu priekšā. Ja? Tā ir savu veidu pielūgsme, ja? Un piederības apliecinājums. Neparvēlti ir teikts, ka neēdiet kopā ar tiem vai tiem. Ja? Ir svarīgi saprast, ar ko kopā mēs varam ēst un ar ko kopā mēs nevaram ēst. Un tajā pašā laikā mēs zinām, ka, ja mēs runājam šobrīd par ēšanu, kad Jēzus Kristus viņš ēda kopā arī ar grēciniekiem un muitniekiem. Ja? Un tur tam visam bija pavisam cita nozīme. Ja? Ne jau viņš ēda ar viņiem, bet viņi ēda ar viņu, ja? Kopā. Un tas norāda mums pavisam jau kaut ko citu, ka nevis Ješua tagad kļūst par muitnieku, bet ka viņi tomēr kļūst par Ješua sekotāju. Un mēs zinām, ka daudz no viņiem arī kļuva pēc tam, ja?
par Ješua sekotājiem. Nu, un tā ir kaut kā sanācis, esmu novērojis arī dzīvē, ka cilvēki, kuri ilgāku laiku pavada kopā, viņi pārņem kaut kādas šīs te, kopīgās īpašības. Ja, tieši tāpat kā mēs, kad nākam uz draugu, mēs pavadām kaut kādu laiku kopā, un mēs visi kļūstam vai nu tādu, vai nu savādāk, mēs visi domājam vai nu vairāk tā, vai vairāk savādāk, mūsu pārliecība ir vairāk tāda, nevis tāda, respektīvi mēs kaut kādā veidā mainamies. Mēs kaut kādā veidā mainamies, un mūsu uzskati, mūsu dzīves pārliecība kļūst līdzīgi. Mēs domājam līdzīgi. Ja? Mēs neesam copy-paste, bet mēs domājam līdzīgi. Ja? Un kā es jau dievkalpojuma sākumā teicu par to, ka mūsu vieno viens un tas pats gars. Tikai dažāds dāvāts. Ja? Es mazliet citēju no korintiešiem, ja? Viens un tas pats gars, bet tikai dažāds dāvāts. Lūk, un tā arī notiek dzīvē, kad mēs kaut kādu laiku pavadām kāda klātbūtnē, mēs pārņemam kaut kāds paradumus. Un būtu labi, ja mēs, protams, pārņemam labos paradumus. Tagad atsaukšos uz Jāņa svētrunu, ko Jānis jums sludināja. Visu pārbaudiet, kas labs, to paturiet. Ja? Lūk, tā kā paturēsim labo. Ja? Paturēsim labo. Un mēs zinām, ka par Ješua ir teikts, ka viņš darīja daudz laba, ja? Tad viņš mācīja cilvēkus un darīja daudz laba. Un šo daudz labo, šie te mācekļi vienkārši iesūc sevi no Ješua, no Jēzus Kristus. Lūk, un gribu sākt ar raksturvietu, ko visi ļoti labi zina, bet atgādināšana, zināšana māte, ja, kaut kā tā bija. Atkārtošana, zināšana māte ir pamats. Un cilvēkam ir parasts, ja tāda īpašība visu aizmirst, tāpēc mēs atgādināsim. 2. korintiešiem 5, 17. un 18. pāns. Kā klasiskā raksturvieta ir 17. pāns, bet es vēl mazliet 18. pielikt klāt. 2. korintiešiem 5, 17, 18. Tādēļ, ja kas ir Kristu, tad Ješua Mesijā, ja? Kas ir Kristu, tas ir jauns radījums. Kas ir bijis, ir pagājis, redz, viss ir taps jauns. Bet tas viss nāk no Dieva, kas mūs ir salīdzinājis ar sevi caur Kristu, caur Mesiju, un mums devis salīdzināšanas kalpošanu. Šeit ir divas pamatpatiesības. Tad viena pamatpatiesība, ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums, tā ir viena pamatpatiesība, mēs viņu mazliet izskatīsim. Un otra pamatpatiesība ir, kad tas viss nāk no Dieva, kas mūs ir salīdzinājis ar sevi caur Kristu, caur Ješua Mesiju. Ja? Un pēc tam tālāk ir trešā lieta, un mums ir devis salīdzināšanas kalpošana. Bet mēs mazliet tagad paskatīsimies mazliet uz šīm te divām. Tātad Kristu, kas ir Kristu, tas ir jauns radījums. Tas nozīmē, ka ja mēs esam viņā, ja mēs esam kopā ar viņu, mēs esam viņā, mēs esam viņa dzīvesveidā, mēs esam pārņēmuši kaut kādus viņa paradumus, tad mēs dzīvojam savādāku dzīvi. Un mūsu šo te stāvokli, jauno stāvokli sauc par jaunu radījumu. Un lai mēs būtu šis jaunais radījums, rakstīts ir, ka tas nāk no Dieva, tad mēs to nevaram nopelnīt, mēs to nevaram kaut kādā veidā, teiksim tā, paši kļūt par šo te jauno radījumu, bet te rakstīts, ka tas viss nāk no Dieva, kas mūs ir salīdzinājis, tātad nevis mēs esam salīdzinājušies, bet viņš mūs ir salīdzinājis ar sevi. Ko nozīmē salīdzināt? Salīdzināt tas nozīmē, vēl varētu lietot tādu vārdu izlīdzināties. Ja? Tad, kad brāļi vai bērni ģimenē sastrīdās, tad mēs sakam, aiziet salīdzinies vai izlīdzinies ar savu brāli, ja, vai savu māsu, ja, un samierināties. Ja? Izlīdzināšanās, samierināšanās, vēl to varētu kaut kā salikt mieru, ja? Ir tādi dažādi aizstājēji vārdi, ja?
kurus mēs varētu lietot šajā gadījumā, lai mēs paskaidrotu dziļāk šī vārda nozīme. Tad salīdzinājums, tas nozīmē, ka mēs esam salīguši mieru, ja mēs esam tagad mierā. Mēs kaut kādā veidā esam bijuši, atšķirti vai kaut kādā veidā bijuši kaut kādas domstarpības mums, ja? Bet tagad mēs esam salīdzināti, samierināti, salīguši mieru ar Dievu, caur Kristu, jeb caur Ješua Mesiju. Un tālāk, kad viņš mūs ir salīdzinājis, tad viņš mums arī dod tālāk šo te salīdzināšanas kalpošanu. Salīdzināšanas kalpošana tā ir salīdzināšanās ar Dievu, jeb izlīgšana ar Dievu caur grēku nožēlu. Tāpēc, kad tad, lai brālis un māsa varētu savā starpā izlīdzināties, viņš saka, piedod man, piedod, es netīšām, vai es tā vairāk nedarīšu, vai ja arī izdarīju tīšām, tad tā arī viņš saka, es vairāk tā nedarīšu, ja? Un mēs tur kā kur reiz, mēs tur viņus mācam, sabučo, apkām, samīļo, ja? Un atkal draudzīgi iet tā. Tad viņi ir salīdzinājušies šie dēļi, ja? Šādā pašā veidā arī mēs salīdzināmies ar Dievu, kad mēs sakām, piedod, ja? Mēs tā vairāk nedarīsim. Ja? Un tad, kad mēs šādu veidu kalpošanu veicam draudzē, kad mēs šādu veidu kalpošanu veicam arī ārpus draudzes, to sauc par salīdzināšanas kalpošanu. Tā ir salīdzināšanas kalpošana, tad tā ir salīdzināšanās ar Dievu. Mēs izskaidrojam cilvēkam, un cilvēks caur Jēzus Kristu salīdzinājās ar Dievu. Bet rakstīts, ka tas viss nāk no Dieva. Un tas ir tāds atslēgas vārds, kad, lai mēs kļūtu par jaunu radījumu, sākums, jeb iemesls tam ir Dievs. Mēs paši no sevis neko nevaram. Lai cik tas nebūtu interesanti, lai cik tas nebūtu paradoxāli, mēs paši par sevi nespējam nenoticēt Dievam, mēs nespējam neieklausīties, mēs neko nespējam. Dievs ir tas, kas atver mūsu sirdis, atver manu sirdi, atver tā sirdi, ar ko es runāju tajā brīdī, un šis cilvēks ielaiž sevi iekšā glābē, ielaiž Jēzus Kristu sevi. Un ielaižot Jēzus Kristu, viņš ielaiž Svēto garu. Un tikai tad šis cilvēks spēja salīdzināties ar Dievu. Tā ir rakstīts šeit, ka tas viss nāk no Dieva. Dievs ir devis šo salīdzināšanas kalpošanu, un tas nāk no Dieva. 1. Korintiešiem 2. nodaļa 14. pants saka, miesīgais cilvēks nesatver to, kas nāk no Dieva gara, jo tas viņam ir ģeķība. Ģeķība tā ir muļķība. Ja? Viņš to nevar saprast, jo tas ir garīgi apspriežams. Liekas, ka tas ir par kaut ko citu, ja? Bet man uz šo domu arī uzrunāja viens mesēniskais kalpotājs, kurš šo lietas arī skaidroja, un es padomāju, jā, laikam tas tomēr tā varētu būt. Respektīvi, kas ir miesīgs cilvēks? Miesīgs cilvēks, vēl miesīgi cilvēki mēs saucam dvēselisks cilvēks. Ja? Miesīgs vienādības zīme dvēselisks. Miesīgs cilvēks, tas ir neatdzimis cilvēks. Tas ir tas cilvēks, vai dvēselisks cilvēks, tas ir cīšops cilvēks, bet viņš nav atzīmes no gara. Ja? Tas ir miesīgs, ir dvēselisks cilvēks. Ļoti labs cilvēks, bet viņš nav piedzimis no Dieva gara. Viņš var būt super pieklājīgs. Viņš var būt priekšzīmīgs ģimenes, teiksim, tēvs vai mamma. Viņš var būt labi, tiešām superīgs cilvēks, ka mēs varam teikt, klausies, tev tikai vajadzētu noticēt Dievu. Ja? Ir tādi cilvēki, mēs esam satikuši. Ja? Kad daudziem kristiešiem, ja, piedodiet, no tādiem cilvēkiem būtu jāmācās. Ja? Un ir tādi cilvēki, bet viņš ir miesīgs. Viņš ir miesīgs, tāpēc, ka viņš nav atzīmes no Dieva gara. Un tad, kad mēs viņam stāstam par Dievu, viņam tā ir muļķība. Ja? Viņš to nesaprot. Viņa sirds nav atvērta. Tāpēc, kā atvērt cilvēku sirdi, tā ir Dieva prerogatīva. Tas ir Dieva, to var, drīkst un var izdarīt tikai Dievs. To nevar izdarīt cilvēks. To izdara tikai Dievs. Kad viņš atver cilvēku sirdi. Es to zinu pie sevis, es to zinu arī citos gadījumos. Es zinu, ka tur ir Dievs. Viss pārējais,
tā ir prāta darbība, tā ir, teiksim, vēl kaut kāda cita, teiksim, būtībā mēs vēl saucam ir tādi prāta ticīgie, ja? Kas visu ar prātu mēģina saprast, salikt pa plautiņiem, ja? Un viņš to sauc par ticību. Bet īsta ticība ir tikai tad, kad tu atzīsti no Dieva gara, kad Dievs atver tavu sirdi. Un ja Dievs neatver, tad cilvēks nesaprot. Un mēs sakam, parasti tā ir. Es zinu pie sevis, es esmu arī, mēs esam to runājuši, un es zinu, ka jūs esat tā rīkojušies, bet pārdomāsim. Mēs sakam, tev ir jānožēlo savu grēku, lai tu piedzimtu no augšienes. Ir tā? Bez grēka nožēlas no piedzimšana no augšienes. Bet cilvēki to nesaprot. Labākajā gadījumā šis cilvēks mehāniski atkārtos tavu lūgšanu, bet tur nebūs iekšā ielikt viņa sirds. Viņš vienkārši mehāniski atkārtos tavu lūgšanu. Tad, kad es atkārtoju šo lūgšanu, kungs piedod manus grēkus, es neko nesapratu, bet es to darīju no visas sirds. Saprotiet? Es nesapratu. Un tikai pēc tam, kad es piedzimu no Dieva gara, kad es viņu ieaicināju sevi iekšā, viņš ar mani sāk strādāt, un pagāja ilgāks laiks, nosacīti 10 mēneši kaut kādi pagāja. Un es veicu šo apzināto grēku nožēlu, jo es sapratu, es biju garīgs cilvēks, un es sapratu, ko tas nozīmē. Jūs mēģiniet pateikt pasaulīgam cilvēkam, tev jānožēlo tavu grēku. Aha. Respektīvi, miesīgs cilvēks nespēja nožēlot grēkus, jo tā ir garīga darbība. Tā grēka nožēla, tā ir viena no visgarīgākajām darbībām. Tāpēc tikai tas, kas ir piedzimis no Dieva gara, ja garīgs cilvēks spēja nožēlot grēkus. Grēka nožēla ir garīga darbība, kas pierāda, ka cilvēks ir jauns radījums. Lūk, grēka nožēla ir garīga darbība, kas pierāda, ka cilvēks ir jauns radījums. Tas ir tieši tāpat kā bērns pēc jaundzimšanas, kad viņš sāk pirmie kliedzieni, ja, un viņš pēc tam sāk elpot pastāvīgi. Tieši tāpat ir ar atzimušu kristieti. Viņa šī grēka nožēla, tas ir šis viņa pirmais kliedziens. Un tā ir visgarīgākā darbība, ko viņš var izdarīt, tad, kad viņš ir piedzimis no Dieva gara. Un pēc tam viņš sāk pastāvīgi elpot. Tā ir viņa garīgā staigāšana ar Dievu. Tikai tad, kad cilvēks piedzimis no Dieva gara, viņš spēja nožēlot grēkus. Jūs saprotat, cik tas ir paradoxāli. Nespēja cilvēks, nespēja pasaulīgs vai miesīgs cilvēks nožēlot savus grēkus. Viņš var atkārtot lūgšanu mehānismu, bet viņš to nevar izdarīt no sirds. Tāpēc, ka Dievs ir tas, kas atver cilvēku sirdi. Miesīgs cilvēks nesaprot to. Tas ir garīgi apspriežams. Un tas viss nāk no Dieva. Es atkārtoju 2 iepriekšējās raksturvietas. Un šī grēka nožēla, kad cilvēks tiešām ir nožēlojis savus grēkus, tas ir redzams ārkārtējiem cilvēkiem. Respektīvi, kad cilvēks ir saticies ar Dievu, kad viņš ir pavadījis ar viņu kopā kaut kādu laiku, kad Dievs ir atvēris viņu sirdi, tad apkārtējiem cilvēkiem tas ir redzams. To redz cilvēki. To redz cilvēki un ne tikai cilvēki. Ja? Tāpēc ejam uz rakstvietu. Vienu no rakstvietām es paņēmu no saucamās vecās darības, jeb no rakstiem, no Toras, 2. Mūzes grāmata 34. nodaļa, 29. un 30. pāns. Stāsts ir par Mūzu, kurš bija uzkāpis kalnā, lai pavadītu tur kopā ar Dievu 40 dienas. Mūzus kalnā pavadīja ar Dievu 40 dienas. Un viņš nokāp lejā no kalna. Tagad. Un šeit rakstīts, un notika Mūzu nokāpjot, 29. pants, un notika Mūzu nokāpjot no Sinai kalna, kad 2 liecības plāksnes bija viņa rokā, tā ir 2. reize, ja konkrēti šeit, ja, kad viņš 2. reizi bija uzkāpis. Tātad, kad 2 plāksnes bija viņa rokā, un Mūzes nezināja no kalna nokāpjot, ka viņa vaiga āda spīdēja, jo viņš bija runājis ar Dievu. Kāpēc? Mūzum spīdēja vaiga āda. Kāpēc? Runājis ar Dievu. Viņš bija runājis ar Dievu. Un Ārons un visi Izraēla bērni uzlūkoja Mūzu un redzi, viņa vaiga āda spīdēja. Un tie bijās viņam tuvoties. Iedomājieties, cilvēkiem pat bijība radās Mūzes priekšā,
kā viņš izskatījās. Viņš izskatījās savādāks pēc satikšanās ar Dievu, pēc tam, kad viņš bija pavadījis šo laiku kopā ar Dievu, viņš bija savādāks kā vispārējie cilvēki. Un visi to redzēja. Visi to redzēja. Visi to redzēja. Un tagad Mateja 26, ko es jums jau stāstīju par Pēteru. Un šeit jau konkrēti jau tas brīdis, kad viņš jau gaida, respektīvi Jēzus bija, Ješua bija saņemts ciet, un Pēters tur grozījās tūmā. Ja? Mateja 26 no 69. panta. Bet Pēters sēdēja priekšnamā, un pie viņa pienāca kalpone un sacīja. Ko viņš darīja? Ko Pēters darīja? Viņš tikai sēdēja. Viņš krustiņām sēdēja kā pelīti priekšnamā. Iedomājieties, sēž tur koridorā kaut kāds, ja? Un cilvēki pienāk un saka, klausies, tu arī dzan biji ar Jēzu Galilīti. Tātad kaut kas viņā bija savādāks kā pārējos cilvēkos, pēc kā varēja pateikt, ka viņš ir bijis kopā ar Jēzu Galilīti. 70. pāns, bet viņš liedzās izspriešā sacīdams, es nesaprotu, ko tu runā. 71. pāns, un kad viņš bija izgājis vārtu priekšā, kāda cita, ieraudzījusi viņu, saka tiem, kas tur bija, šis arī dzan bija ar Jēzu Nācarieti. Tātad viņu atpazīst ne tikai viens cilvēks, bet vēl citi cilvēki. Tieši tāpat kā rakstīts pa Mūzu, rakstīts ir, kad visi Izraēla bērni uzlūkoja Mūzu un redz viņu vajag ādu spīdēja. Un tieši tas pats šeit ir ar Pēteri. Tālāk lasām. Viņš atkal liedzās. Es to cilvēku nepazīstu, neko nezinu. Ja? Mēs par to parunāsim tūlītās. Un pēc maza brīža tie, kas tur stāvēja, piegāja pie Pētera un sacīja uz to patiesi. Arī tu esi viens no tiem, jo tavu valoda jau nodod tevi. Zinat, daudz saka, ka tas esot bijis kaut kāds galiliešu dialekts. Galilieši es vakar, man sieva jautāja, sieviņi, par ko es sludināšu, un tad es mazliet viņai tā kā atklāju, teicu, galilieši, latgalieši, ja? Un visi domā, ka galilieši tā kā latgalieši runā apmēram tā, ja? Nu, lai tā būtu, ja? Pieņemsim to kā versiju, bet mana versija tomēr ir cita. Es pavadīju kaut kādu laiku kopā ar Selvio, un man ir kaut kāds runas stils, man ir no viņa. Es pavadu savu laiku kopā ar vēl kādu, un man kaut kāda dzīves stila elementi ir no viņa. Un, piemēram, cilvēks, es vienkārši kā piemēram, cilvēks, kurš trenējās, pieņemsim, tenisu, ja? Viņam šīs kustības ir iestrādātas iekšā, un tu pēc šī cilvēka var pateikt, pēc viņa kustībām viņš iespējams ir trenējies tenisu. Tieši tāpat kā dejotāji. Mēs varam redzēt, ka dejotāji, vienkārši mums ir, tuvos radiniekos ir viena dejotāja. Un kā viņi iet, es nezinu. Ja? Viņi šādā veidā iet. Tad, kad iet kāds cits, tad iet. Bet tad, kad viņi iet, ja, tā kā pūciņi vienkārši. Un es redzu, skatos, tas ir dejotājs solis. Ja? Un cilvēks, kurš nav mācījies dejot, viņš tā nevar pastaigāt, bet viņš tā staigā. Tā ir viņas ikdiena, saprotat? Viņa ikdienā tā staigā. Viņa tā kā pūciņi iet, lido. Ja? Pa ko ir stāsts? Stāsta par to, ka Pētera valoda nodeva to, kas viņš tāds ir, ar ko viņš ir bijis kopā. Tad, kad cilvēks piedzimst no Dieva gara, kad viņš lasa Dievu vārdu, kaut kas ar viņu notiek. Viņš vairs nerunā kā normāls cilvēks. Viņa valoda kļūst savādāka. Un tāpēc ir tā, ka mēs runājam kādreiz ar kādu pasaulīgu cilvēku, viņš mums nesaprot. Tāpēc, ka mēs runājam savādāk. Mēs runājam garīgi. Saprotat? Mēs garīgi runājam. Lūk, un tā ir pazīme, tā ir Pētera pazīme. Viņš runāja garīgi.
Viņš runāja savādāk kā šie miesīgie cilvēki, kas bija apkārt. Un viņu valodu viņu nodeva. Tieši tā arī mums mūsu valodu nodod. Tad, kad mēs esam šie jaunie radījumi, es gribu mazliet pie šīs tēmas pieskaties, kad mēs kļūstam jauni radījumi, kaut kur pazūd šie te bļini un vēl citi vārdi, ja? Un es gribu paskaidrot. Svētais Gars mūsu kapitāli tīri, un viņš mūs pārveido. Ja mēs esam kopā pavadam laiku ar savu kungu, lasot vārdu, esot viņa klātbūtnē, mēs pārveidojamies. Un tad, kad cilvēks, viņam jau viņš skaitās Dieva bērns, ilgāk nekā es. Un šim cilvēkam katru teikumu galā ir blin. Jūs man piedodiet, ja? Un es tā skatos, tiešām, tas ir piedzīmes no augšienes cilvēks? Tiešām? Un tad ir tāds nevainīgs vārds, ko lietoja mūsu draugs. Piedod, es mazliet tikai padalīšos, lai mēs mācītos un mēģinātu tīrīt savu vārdu krājumu. Es arī savam šim draugam teicu, klausies, tev ir jātīri tavu muti, tev ir tavs sirds jātīri. Nav labi. Nevajag tā runāt. Un viņam visu laiku bija johaidī. Igors prasa, ko tas nozīmē? Bet visu laiku ir johaidī. Tur bija vēl, bet tos viņš tā kā ātri atmet, bet šitas kaut kā palika iesēdies. Un es pieķēru, ka man arī kaut kad brīžiem izlēc šitāds vārds. Es nezinu, jums varbūt nē. Jūs esat jau sēst pavisam. Bet es pieķēru, kad arī man. Un es saku, kungs, piedod, šķīst un tīri man. Kāpēc? Tāpēc, ka Igors vienkārši nesagaidīja atbildi no drauga. Viņš iegāja tur Wikipēdijā vai kur un ierakstīja, ko latviski nozīmē. Izrādās, tas ir tavu māti, apmēram. Jā. Un tā tālāk. Ja? Tātad ļoti necenzēts vārds, bet tādā latviskā izpildījumā. Respektīvi, tas ir viens no visrūpākajiem lamu vārdiem, tikai tādā žargoniņā, teiksim tā. Ja? Tāpēc es lūdzu, kungs, es vienkārši tīru manas, es tiešām negribu šo vārdu vairāk lietot, es negribu dzirdēt, ka tas no manas mūs vairāk nāk. Jo es vēl noķēru vēl nesen, kad vienkārši kaut kāds, zini, atkal, mazums kaut kas, tu kaut ko liec un tas nokrīt vienkārši. Tu zini, mēram tā, ja? Tā kā tās ir tādas lietas, ja? Un es negribu. Es gribu, tāpēc, kad vēl viena liecība. Cilvēks, kurš Amerikas kristīgā televīzija kaut kāda raidījums, tajā laikā tas bija Ševčenko, kas vadīja šo raidījumu, un tur bija liecība, viena bijušā cietumnieka liecība. Viņš bija, neatceros, vai uz mūžu notiesāts, vai uz ļoti daudziem gadiem, respektīvi viņš cietumā bija piedzīvojis laikam, es varbūt varu kļūdīt, es ļoti sen apakaļ, kā 10 gadus apakaļ šo liecību skatījos. Viņš ieaicināja Jēzu kā savu kungu un glābēju savā sirdī, patiešām Dievs atvēra viņa sirdi. Un viņš teica, vienā mirklī pazuda visi šie te leksikoni, šie te necenzētie. Nezinu, kur viņi palika. Nav viņi vairāk. Vienkārši vienā mirklī. Viņa valoda izmainījās. Un cilvēks skatās uz viņu un nesaprot, kas ar tevi noticis ir? Jūs varat smieties, bet jūs zināt, ka pasaulī cilvēki ļoti īpaši, teiksim, no slāviski runājušie, pasaulīgie cilvēki ļoti savā ikdienas valodā runā lieto šos te necenzētos vārdus. Viņi vispār nespēja parunāt savādāk. Mums bija tāds viens notikums. Mēs braucām, tas bija pirms vēl manas avārijas, mēs braucām uz Moldāviju, un tur bija jābrauc cauri Baltkrievijai. Tajā laikā mēs braucām cauri Baltkrievijai. Un
tajā laikā nebija ne navigācijas, nekas, tā mobīlē telefona nebija, aizmirstiet, ja. Un kartes bija, braucām pēc kartes. Un kā jau Krievija, nedaudz līdzīgi kā Latvijā, tur jau nav ceļzīmes salikts, kad ir jābrauc tur un tur. Tā nav Vācija, kur pirmā zīme ir 500 metri pirms pagrieziena, pēc tam nākošā zīme ir jau 100 metri pirms pagrieziena, un tad ir pats pagrieziens tikai, ja? Un tur viss ir skaidrs gaiši norādīts lieliem plakātiem, tur, un tam viss ir skaidrs, ja? Tā kā tur bieži vien tev ir jābūt čujam, ņuham un poņai, intuīcijai. Jābūt, lai tu vispār pa pareizo ceļu aizbraukt. Un mēs kaut kā braucam un kaut kur nomaldamies caur pilsētai braucot, tagad nesapratam, kur tur kaut kāds kanāls, kaut kā tur tāds tā kā marciņas, tur kaut kāds džeks tur sēž. Mēs apstājāmies ar mašīnu, un es viņam jautāju, saka, извините, пожалуйста, скажите, как нам проехать туда и туда, ja? Nu, apmēram tā, lūdzu, piedodiet, atvainojiet, pasakiet, lūdzu, kā mums aizbraukt uz turien. Viņš nedzird. Viņš nemaz nedzird. Un tad tas otrs cilvēks, kas man sēdēja blakus, viņš tādiem necenzētiem vārdiem. Tas, песня, эй, ребята, что вам нужно? Эй, ребята, что вам надо? Tad momentāli izdzirdēju, ja? Vienkārši par to, cik, kāds ir pasaules, ja, leksikons un kāds ir tomēr to cilvēku leksikons, ja valoda, kas pavada laiku kopā ar Dievu. Jūs saprotat, ja? Kāpēc ir jābūt kopā ar Dievu? Tāpēc arī viņš mūs pārveido. Un draudz ir arī viena no tām vietām, kur viņš mūs veido un pārveido. Tad patiesi, pēc maz brīža, kas tur stāvēja, piegāja pie Pētera un sacīja uz to, patiesi arī tu esi viens no tiem, jo tava valoda jau nodod tevi. Valoda nodos. Kas tu tāds esi? Vai tu esi? Vai tu neesi? Ļoti vienkārši. Valoda nodod. Un tad dziedāja gailis, un Pēters gauži raudāja. Zināt, ir divi tēli šeit, ir divi tipāži. Ir Pēters, un tad ir Jūda Iskariots. Jūda Iskariots arī raudāja, un Pēters raudāja. Tikai atšķirība bija tāda, kad Jūdam bija žēl sevis, jā. Bet Pēterim bija žēl, ka viņš bija nodevis to kungu. Viņam bija grēka atziņa, saprotat? Viņam bija grēka atziņa. Un ja cilvēks nav piedzimis no Dieva gara, viņam grēka atziņa nekad nebūtu. Jūda nebija piedzimis no Dieva gara. Viņš gāja līdzi. Viņš bija draudzes loceklis, bet viņš nebija piedzimis no gara. Viņš nespēja nožēlot savus grēkus. Ja Jūda būtu nožēlojis to, ko viņš ir izdarījis, viņam arī būtu piedots. Pēters kā garīga būtne nožēloja savus grēkus. Un pēc tam mēs zinām, ka Ješua uz viņu būvēja draudzi. Un pirmos prediķi pēc tam, kad saņēma svēto garu, svētais gars, tas ir spēks. Viņam nebija tāds spēks, viņš varēja nožēlot šos grēkus. Jā, tā ir garīga darbība. Bet tad, kad viņš saņēma svēto garu, kristību ar svēto garu, viņam bija spēks sludināt. Un viņš visiem pārējiem varēja teikt, jums arī ir jāatgriežās no grēkiem, mīļie. Ja? Un tā ir visgarīgākā darbība, ko var izdarīt cilvēks, kas ir piedzimis, kas ir dzirdējis Dievu vārdu, kas to ir ielaidis savā sirdī, kam Dievs sirdi ir atvēris, un pēc tam viņš var nožēlot šos savus grēkus. Kad cilvēks piedzimst no Dieva gara, tas kļūst zināms visai garīgajai pasaulē. Tad to redz ne tikai apkārtējie cilvēki, tāpēc, kad ir svētā gara augļi. Mēs zinām, Galatiešiem 5. nodaļa, tur 23. pāns, jā, 22-23. Tur ir rakstīts, kas ir svētā gara augļi. Ja? Svētā gara augļi. Tad, kad svētais gars ir mūsos, tad šie augļi parādās. Un apkārtējie visi redz valodiņu, raksturs, teiksim, prioritātes mainās, nu, un vēl tādas dažādas lietas. Ja? Un apkārtēji cilvēki to redz, bet garīgā pasaule to zina bez ārējām izpausmēm. Tu ārēji varbūt
kāds tev, lai gan tam ir jābūt pamanāmam, ja? Nevar būt neredzamie augļi no koka, ja? Ka mēs plūcam neredzamos augļus un ēdam neredzamus augļus. Augļi ir redzami. Tas viss ir redzams. Un vēlreiz pateikšu, ka augļi, tas ir, lai ienāktos augļi kokā, tas ir process. Mēs nevaram prasīt, vēl tāds vārds ir, paģērēt latviski, ja? Pieprasīt no tikko piedzimuši cilvēki, lai viņam uzreiz būtu kaut kāda čupa svētā gara augļiem, ja? Nē, tas ir process. Tas ir process, vispirms ir šis cilvēks saprot, kur tad viņš ir nonācis, tad šis cilvēks tiek veidots, viņš tiek laistīts, viņš tiek barots, ja? Un pēc tam, kad teiksim tā, šie minerāļi un barības vielas ir pietiekošā daudzumā, ūdens ir pietiekošā daudzumā, gaisma ir pietiekošā daudzumā, gaisma, mēs zinām, kas ir gaisma, ja? Kungs ir gaisma, kad viņš ir apspīdējis, manā dzīvē atspīdējis, tad pēc kaut kāda noteikta laika ir pumpuliņi, veidojās aizmitnīši, un pēc tam ir augļi. Mums sakam, zaļi augļi, kuri nav īsti ēdami, bet pēc tam viņi nogatavojās, viņi ir nobrieduši un labi augļi. Ja? Un tas viss notiek pie mums. Tas viss notiek pie mums, ja mēs pavadām laiku kopā ar savu kungu glābēju. Tātad, bet šī piedzimšana no Dieva gara, viņi ir redzama un viņi zinām visai garīgai pasaulē. No tā brīža, kad mēs esam piedzimuši, mums katram tiek piestiprināti īpaši kalpošie eņģeļi. Mēs viņus neredzam, bet mums katram ir īpaši kalpošie eņģeļi. Starp citu, garīgā pasaule, viņi ir ļoti jūtīgi. Viņi var mainīties. Viņi var mainīties atkarībā no mūsu garīgā stāvokļa un atkarībā no mūsu valodas. Mēs ar savām lūpām, mēs izsakām vārdus. Vārdi, tā ir neredzama, bet garīgai pasaulē dzirdama komanda, un uz šo komandu reaģē eņģeļi vai arī dēmoni. Tāpēc, ja mēs izsakām lāstus, negatīvas apliecības, tie būs tie, ja, tumšie spēki, bet ja mēs sakam svētību vārdus, ja mēs sakam dzīvības vārdus, Dievu vārdus, ja mēs runājam, ja, tad tā ir pavēle eņģeļiem, kas mums ir doti. Eņģeļi, ja mēs atkāpsimies no Dieva, eņģeļi arī paies malā. Viņi paies malā. Un nāks citi eņģeļi, kritušie eņģeļi. Ar to jāspēr, tāpēc ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Mūs nekas neizraus no Tēva rokas, ja mēs paši no viņas neizkāpsim. Jā, atcerieties. Katram tiek piestiprināti īpaši kalpošie eņģeļi. Un Sātanam, atcerieties šo, tas arī ļoti svarīgi ir. Sātanam tiek liekt tiešā piekļuva pie mums. Viņš nevar vairs patiešo neko izdarīt. Un no tā brīža viņš spēja tikai apmelot un kārdināt. Tas ir tas, ko viņš dara. Viņa arī sauc par brāļa apsūdzētāju. Ja? Tad viņš spēja apsūdzēt, apmelot un kārdināt. Tas ir tas, ko viņš dara. Atkal, atkarīgs tas būs tālāk no mums, kā mēs rīkosimies. Tāpēc rīkosimies gudri, ne tā kā šīs pasaules bērni, ja? Bet kā Dieva bērni. Un atgādina, visi dēmoniskie spēki tev pazīs. Rakstviet uzreiz. Apostoli darbi 19 no 13. pānta. Daži jūdi, zinat ļoti labi, ja? Daži jūdi apkārt klejošie gari izdzinēji, uzdrošinājās kungi Jēzus vārdu piesaukt pār tiem, kam bija jauni gari sacīdam. Es jūs apsaucu tā Jēzus vārdā, ko Pāvils sludina. Ja? Apostoli darbi 19 no 13. pānta. Tie, kas to darīja, bija jūdu augstā priesteris Kevas 7 dēli. Vai viņi bija piedzimuši no Dieva gara, vai viņi pavadīja laiku kopā ar Ješo? Nē. Bet jaunais gars atbildēdams viņiem sacīja: Jēzu, Ješo es pazīstu un par Pāvļu es zinu, bet kas jūs tāda esat? Par ko es tās dēmoni zinu? Kurš ir piedzimis no Dieva svētā gara un kurš nav? Ja tu esi piedzimis no Dieva svētā gara, viņi nedrīkst tev pirkstu piedurt. Saproti? Viņi nedrīkst tev piedurt pirkstu. Nedrīkst. Tas, ka viņi mēģinās dažādos veidos tuvoties un piesūtīt simptomus,
vēl kaut kādā veidā likt tev domāt, ka tagad tu esi demonisko spēku ietekmē. Jā, bet tev atliek tikai viņas ielaist. Bet ja tu viņas neielaidīsi, ja tu teiksi vācieties prom, viņiem ir jāklausa, tāpēc, ka tu liks viņiem vākties projām. Un tavs vārds ir augstāks par viņu autoritāti. Tāpēc, ka tev ir dota vara būt par Dievu bērnu. Jāņa evaņģēlijs 1:12. Bet cik viņu uzņēma Ješua, cik viņu uzņēma, ja? Tiem viņš deva varu kļūt par Dievu bērniem. Tiem, kas tic viņu vārdā. Kas nav dzimuši ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva. Tā ir autoritāte. Ja mēs pieciešam no augšienes, ja mēs pavadām laiku kopā ar savu kungu, viņš mums dod autoritāti. Un tas ir visiem redzams. Tas ir visiem redzams. Kam ir autoritāte? Kam ir autoritāte? Kam ir šī vara? Tiem, kas nav dzimuši ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva. Ļoti skaisti. Tātad, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums. Lūk, kas ir bijis, tas ir pagājis, viss ir jauns. Bet tas viss nāk no Dieva, kas mums ir salīdzinājis ar sevi caur Kristu un mums devis salīdzināšanas kalpošanu. Es vēl gribu, es jums apsolīju tādu kopsavilkumu, es to arī nobeidzu. Pazīmes, kas raksturo jaunu radījumu, jeb cilvēku, kurš ir pavadījis laiku kopā ar Jēzu, arī šo. Šāds cilvēks, tā, es tagad domāju, man likās, ka es rakstīju, sagatavoju. Bet nu labi. Respektīvi, pazīmes, kas raksturo jaunu radījumu, ir cilvēku, kurš ir pavadījis laiku ar Ješo. Numur 1, viņš vairs nedzīvo sev, bet Ješo. Tas ir rakstīts, es apmēram mēģināšu nocitēt, es neesmu šo raksturvietu saglabājis. Rakstīts ir par to, ka viņš nomira, Ješo nomira par mums, lai mēs vairs nedzīvotu sev pašiem, bet tam, kas par viņiem ir atdevis savu dzīvību. Ja? Tātad mēs no tā brīža vairs nedzīvojam sev, bet tam, kas ir par mums nomiris. Respektīvi, pirmā pazīme, pats galvenā, viena no galvenajām. Es viņas nelieku tā kā pēc svarīguma, bet viss viņas ir svarīgas, bet šī ir viena no galvenajām. Šis šāds cilvēks, es runāju šobrīd arī par Pēteri. Ja, viņš vairāk nedzīvo sev, bet viņš dzīvo dēļ Ješo. Viņš dzīvo savam kungam. Cilvēks, kurš ir pieņēmis Jēzus Kristus Ješo upuri par saviem grēkiem, lai dzīvotu, lai varētu turpināt dzīvot un lai iemantot mūžīgo dzīvību, no tā brīža nedzīvo vairāk sev. Viņš turpina dzīvot, jā, bet viņa dzīves stils izmainās. Viņa viss izmainās, tāpēc, ka viņš ir jauns radījums. Viņš ir jauns. Un no šī brīža viņš dzīvo savam kungam un mirst savam kungam, kā saka Pāvils. Tāpēc, ka viņa kungs priekš viņa ir viss, viņa glābējs priekš viņa ir viss. Un ja mēs redzam, ka cilvēks ārēji, ir ļoti grūti pateikt, vai viņš dzīvo sev, tomēr turpina dzīvot sev, vai tomēr dzīvo savam kungam, tad man ir liels jautājums, vai šis cilvēks ir šis jaunais radījums. Ja? Jo rakstīts, ka viņš vairs nedzīvo sev, bet Ješo. Apkārtējie cilvēki redzēs pārmaiņas šajā cilvēkā. Ir cilvēki, par kuriem man ir šaubas, jo es neredzu viņos pārmaiņas. Varbūt arī jūs tāds cilvēks esat satikuši un redzējuši. Viņš nāk un iet. Pārmaiņas nav. Aug? Nav. Nav. Vēl viena no pazīmēm. Šis cilvēks
spēs veikt garīgas darbības. Un pats svarīgākā darbība ir nožēlot savus grēkus. Cik jūs esat no cilvēkiem šeit, kas mēs esam, redzējuši, kā viņi nožēlo savus grēkus publiski, vai arī, teiksim, viens pret vienu ar mācītāju, ja, kad pieņemsim, ir saruna, iet kabinetā, jūs nezināt, kas tur notiek, bet bieži cilvēki tur atzīst savus kļūdus un Dievu priekšā ir šī grēka nožēla. Tā ir ļoti garīga darbība. Tā ir ļoti garīga darbība. Jautājums, cik mēs esam redzējuši tādus cilvēkus, ja? Draudzes priekšā vēl jau vairāk. Ko viņi par mani padomās? Tad man piedodiet, zem astes ir, ko viņi par mani padomās. Man ir svarīgi, ko Dievs par mani padomās, ja? Un ja es draudzes priekšā esmu sagrēkojis, tad man draudzes priekšā arī jābūt vienošana. Un tā ir viss supergarīgākā, labajā nozīmē darbība, jeb rīcība. Apmēram tā. Un viss garīgā pasaule zinās to, kas tu esi. Vēl viena lieta ir, tas ir jāzina, tas ir jāapzinās. Un tev būs autoritāte. Tev būs autoritāte no Dieva, ja šādam cilvēkam ir un būs autoritāte. Bieži vien ir tā, ka cilvēks domā, ka viņa autoritāte ir nepietiekoša, lai lūgtu par saviem bērniem, vēl kaut ko. Zinat, vislielākā, ja visautoritatīvākā lūgšana ir mammas garīgā darbība, mammas lūgšana par saviem bērniem. Tā ir visautoritatīvākā garīgā darbība, kad mamma lūdz par saviem bērniem. Vai tētis? Man nav tāda autoritāte viņu dzīvēs, kā ir tētim un mammai. Tā ir visspēcīgākā lūgšana. Tad, kad mamma un tētis, kad viņi jūt, ka viņiem ir vajadzīgs kaut kas vēl papildus, tad viņi nāk pie manis un mēs lūdzam kopā. Un šī autoritāte vairojas. Viņa vēl lielāka. Bet, ja mamma un tētis, vai mamma vai tētis nelūdz par saviem bērniem, un viņi nāk pie mācītāji, palūdz par maniem bērniem, tad tam nav nozīmes. Tāpēc, ka mamma nav lūgusi. Tiek izsaukta subordinācija. Tāpēc, ka mammai ir jālūdz pirmkārt par saviem bērniem. Viņai dot autoritāti. Autoritāti no Dieva. Tētim ir dot autoritāti no Dieva. Tas ir jāapzinās, un tas ir jāzina, un tas ir jālieto. Ja mēs nelietojam savu autoritāti, ko Dievs mums ir devis, tad tas nozīmē, ka mēs noniecinām to, ko Dievs mums ir devis. Mums ir jāapzinās, ka Dievs mums katram dod šo autoritāti. Lai mēs pirmām kārtām viņu lietot savā dzīvē un savas ģimenes, savu bērnu dzīvē. Tāpēc arī, tad, kad ir teikts, es vienkārši tagad atcerējos šo te rakstvietu, kur ir teikts, to, ko tu sasies uz zemes, tas būs sasiets debesīs, ja, un ko sasiet debesīs, tas būs sasiets uz zemes. Ja. Un mēs tagad sākam siet, tur nezinu, ko tur, ja, tur bezmaz vēl kaut kādus tur garus un vēl nezinu ko, ja. Bet tas ir dots pirmām kārtām, lai mēs to lietot savā mūžā, savā dzīvē. Lai mēs sev kaut ko sasaistītu, kas nav patīkams Dievam, un lai atraisītu kaut ko, kas ir patīkams Dievam. Lai mēs savā ģimenē to darītu. Tāpēc šī autoritāte pirmām kārtām ir dot. Un tāpēc, pieņemsim, es lieku šobrīd piemēru Jānu un Milāri, ja, viņiem ir šī autoritāte savā ģimenē kaut ko aizliegt, kaut ko sasiet un kategoriski neatļaut. Tāpat viņiem ir autoritāte to atļaut. Un tas ir pirmām kārtām tur. Pirmām kārtām tur. Tāpat kā man ir dot autoritāti to darīt draudzē. Jūs to nevarat izdarīt, bet es to varu izdarīt. Tāpēc Dievs dod katram šo autoritāti, katram pēc viņa noteiktā stāvokļa un pēc tām kalpošanām, ko viņš katram ir uzticējis. Tas ir svarīgi. Apzināties, ka mums katram ir autoritāte, pirmām kārtām, lai mēs viņu pielietot savā dzīvē, šo vārdā. Lai Dievs mums palīdz,
lai palīdz būt viņu klātbūtnē, lai mēs visi pārveidojamies, lai mūsu valoda ir tāda, kad pārējie cilvēki mūs atpazīst, ka mēs neesam tādi kā viņi, un lai Dievs atver katru vienu sirdi, un lai katrs viens no miesīgu kļūst par garīgu, Ješua vārdā. Amen.